Un es jau arī pirms online izteicu nodomu uz aizsardzību. Vēlreiz atkārtošu, bet šobrīd vienkārši centies tā kā saslēgties ar savu fizisko ķermeni, sajust katru savu ķermeņa daļu. Ja nepieciešams, protams, var dziļāk ieelpot, izelpot. Un es lūdzu Dievu Tēvu, Dievu Māti, 100% tīru dievišķo aizsardzības lauku katrai klātesošai dvēselē un tām, kuras klausīsies šo meditāciju pēc tam ierakstā. Es lūdzu, lai šajā laukā ienāk tikai tās enerģijas, domformas un struktūras, kas ir veidotas no 100% Dieva mīlestības gaismas, un ikvienai enerģijai, domformai vai struktūrai, kas nav veidot no 100% Dieva mīlestības gaismas, tagad nekavējoties un uz visiem laikiem ir jāaiziet. Un es lūdzu katru klātesošo savienot ar savu augstāko es, dvēseli pavadoņiem, kuratoriem, un lai viss, kas notiek šajā meditācijā, kalpotu kā katrs visharmoniskākajai un visaugstākajam dvēseles ceļam. Un ieelpo gaismu, un izelpo visu lieko smagumu, kas varbūt sēž vēl tevī vai sakrājies par šo laiku. Varbūt tu jūti tādu kā saspringumu plecu daļā. Vienkārši atlaid to vaļā, ieelpo gaismu, un vienkārši ieelpo pašreizējo mirkli, šeit un tagad, un ļauj visam aiziet. Un atgriezīsim savus dvēseles enerģētiskos fragmentus, kas varbūt iestrēguši pagātnē, tagadnē vai nākotnē. Vai tu šīs dienas meditācijā vai šobrīd piedalies kā pilnā sevis versijā? Es izteikšu nodomu, kuru tu vari atkārtot pēc manis, vai arī vienkārši es visu pateikšu, un tad tu galā vari pateikt, tā kā pievienojos. Augstākais es. Es lūdzu, lai šeit un tagad visas manas dvēseles noplūdušās daļas atgriežas atpakaļ pie manis, lai es būtu savā pilnajā esībā. Mans augstākais es lūdzu, lai šeit un tagad visas manas dvēseles noplūdušās daļas atgriežas atpakaļ pie manis, lai es būtu savā pilnajā esībā. Mans augstākais es lūdzu, lai šeit un tagad visas manas dvēseles noplūdušās daļas atgriežas atpakaļ pie manis, lai es būtu savā pilnajā esībā. Un
Un sajūta, kā no visām pusēm atgriežas visas tavas daļiņas, enerģijas. Tās atgriežas pie tevis. No visām pusēm, visām dimensijām, visiem laukiem, visām telpām, visiem cilvēkiem. Varbūt tu vari sajust, kurā no čakrām atgriežas, vai sirds centrā, varbūt 3., varbūt sakrālajā. Un sajūta, kā visām dimensijām, visām telpām, visiem cilvēkiem, visa enerģija atgriežas atpakaļ pie tevis. Tas ir noticis, tas ir noticis, tas ir noticis. Kļūst lēnāks ieelpas, izelpas. Tā, ka vienā brīdī tu pat vispār aizmirsti, ka tu elpo. Un šīs dienas meditācijā mēs pacelsimies uz Izīdas templi. Šis templis darbosies multidimensionāli. Un šis templis aktivizēsies visām tām, kas klausīsies online. Un šobrīd klausās online un klausīsies arī ierakstā. Un šobrīd tajā vietā, kur tu atrodies, parādās tāds kā gaismas stars. Un tu tam pieeji klāt un tiec ievilkt iekšā. Un šobrīd tev paceļ aizvien augstāk un augstāk un augstāk un augstāk un augstāk un augstāk. Uz pilnībā citu plānu. Vienkārši sakonektējies ar šo vietu, sajūti, kāda enerģētika ir tur. Vienkārši arī ļaujies tam, kas tev nāk, tavā vīzijā. Pat ja varbūt vīzijas nenāk, tam arī ir vieta būt. Galvenais sajust ar enerģiju. Un šobrīd tajā vietā, kur tu atrodies, pagriežoties pa kreisi, pavarās tādas tā kā gaismas durvis. Un tu pieeji pie šīm durvīm, tu viņas atver vaļā un dodies iekšā pavisam citā plānā. Un šis plāns, kur tu dodies, ir tāda kā oāze, kur ir daudz skaistu ziedu visapkārt. Tu dodies iekšā šajā oāzē, uz priekšu.
Un pie tavām kājām pavarās tāds tā kā tā kā tāds, nezinu, tā kā tāds varbūt kā dīķītis, ne dīķītis. Un gaiši rozā, piena rozā krāsā. Un tu spēr soļus un iekāp iekšā šajā te rozīgajā ūdenī. Un viņš pēc sajūtām ir tā kā tāds izkausēts medutiņš. Un šī te substance apņem tavu ķermeni. Un tā kā attīra tavu ķermeni, tavas šūnas no visa liekā. Un var pasmalties arī šo te brīnumaino ūdeni un noskalot savu seju, savus matus. Vienkārši sajūta, kā tavs ķermenis paliek aizvien vieglāks un vieglāks. Jebkāda veida kontrole tiek atlaista. Un tu vairāk savienojies ar savu sievišķo pusi. Ar savu sievišķo vieglumu. Un tu, kad jūti, kad esi gatava, var izkāpt ārā no šī te burvīgā ūdens. Un, lai dotos uz Izīdas templi, šobrīd tiks sagatavota. Un varbūt tajā vietā, kur tu atrodies, kas nu tev atnāk. Varbūt redz tādas kā fejiņas, kas lido tev apkārt. Un saģērb tevi tādās kā gaišās drēbēs, ziedos iesprauž mazas puķītes. Un šobrīd tev jādodās atpakaļ uz šīm te durvīm, pa kurām tu ienāci, bet kamēr tu dodies pa ceļam, varbūt tu redzi, ir kādi ziedi, kas aug šajā te oāzē. Un tu vari šos ziedus noplūkt un paņemt sev līdzi. Un šie ziedi būs kā tāda pateicības dāvana, kur tu atstāsi Izīdas templī, kā pateicībā šai dievietei, ar kuru mēs savienosimies. Un ar ziediem, kurus tu esi saplūkusi, šobrīd dodies ārā no šīm te durvīm un atgriezies tajā plānā, uz kuru tu biji pacelta. Un šobrīd tavā priekšā atrodas Marija Magdalēna, kas noglāsta tavu seju, tavus matus, pasmaida. Un skatoties uz viņu,
Varbūt redzi to starojumu, kas viņā ir, to dievišķo, sievišķo enerģiju, kas plūst, kas ir tik viegla, kas savieno ar radītāju. Un tieši tāpat, kā tu skaties uz Mariju Magdalēnu, ja tu viņu redzi, kā jūs teicu, jā, grūti redzēt, tas nekas traks. Vienkārši tad ļaujies enerģijām, bet Marija Magdalēna tāpatās ir savienojusies ar tevi. Un tieši tāpat, kā tu skaties uz viņu, varbūt tu vienkārši viņu redzi kā gaismas veidoli, varbūt kā sievieti savā priekšā, bet tas, kā tu skaties uz viņu un redzi to skaistumu, vieglumu, tieši tāpat Marija Magdalēna skatās uz tevi un redz tevī šo te dievišķo skaistumu un vieglumu, kā tādu savu atspulku tevī. Un jūs enerģētiski savienojaties. Un Mārija Magdalēna paņem tevi aiz rokas. Iespējams, otrā rokā tev ir šie te ziediņi. Un šobrīd paņem tevi aiz rokas un vedīs tevi uz Izīdes templi. Un jūs caur šo laiku šajā laukā dodaties uz priekšu. Un jūsu priekšā pavarās tādas tā kā kāpnes, kas dodas uz augšu. Un jūs kopā ar Mariju Magdalēnu kāpjat pa šīm te kāpnēm aizvien augstāk un augstāk un augstāk. Un, prot, Marijas Magdalēnas roku vēl vairāk arī atverās tavs sirds centrs. Un varbūt pat fiziski jūti tādu kā spiedienu sirds centrā. Jūs kāpjat aizvien augstāk un augstāk. Un līdz jūs esat uzkāpuši uz pēdējā pakāpiena, nokāpjat no tā nost. Un šobrīd pavārās jūsu priekšā tāda kā kristāliska piramīda, kas ir Izīdes sakrālais templis. Un jūs dodaties pie šīs te piramīdas. Un piramīdas priekšējā pusē ir tāda kā ieeja. Jūs kopā ar Mariju Magdalēnu dodaties pie šīs ieejas. Jūsu priekšā ir tāda tā kā bļoda, arī ar tādu tā kā medus substanci šajā te bļodā iekšā. Tu iekāp iekšā ar savām kājām šajā te bļodā. Tās tiek attīrītas šajā te substancē. Un izkāp ārā no šīs bļodas un dodies iekšā šajā te piramīdā. Varbūt tu redzi, kā augstu. Tā piramīdas otrā galā ir milzīgs tāds tā kā tādas trepas iet uz augšu vēl piramīdas iekšpusē un ir tāds tā kā templis ar tādu tā kā troni un tur iekšā sešas Izīda. Un šajā te plānā ir arī Hatora, dieviete Hatora. Viņa varbūt ir kāda dieviete, ar kuru tu ikdienā savienojies, un kas arī ir 100% tīrā dievišķā gaismā, tad šobrīd var piesaukt, ja ir tāda vēlme. Es ieaicinu arī dievieti Sehmete, dievieti Bastet. Un piramīdas vidusdaļā ir tāda kā liesmojoša violeta gaisma. Un tu pieeji kopā ar Mariju Magdalēnu pie šīs te gaismas. Un tur ir arī citas gaismas būtnes, jeb sievietes. Un jūs visas nostājaties aplī. Marija Magdalēna arī ir
blakus, un šajā tronī augšā ir Izīda. Un tos ziediņus, ko tu salasītu, šobrīd noliec tajā aplī, kā tādu pateicību dievietēm, kuras šodien ir šeit. Un es izsaku nodomu, lai katrai klātesošai dvēselei, kas šajā zemes iemiesojumā ir kā sieviete, šajā vakarā tiek piešķirta kaut kāda iniciācija vai dziedinājums, kas nu kurai nepieciešams, gan tām, kas šobrīd piedalās online, gan arī tām, kas klausīsies ierakstā. Un šobrīd sajūtu šo te apli, kurā tu stāvi, šo te sievišķo, dievišķo spēku, šo te vienotību. Šī enerģija ir tik plūstoša, ka varbūt tā pat šūpina pa labi, pa kreisi. Un šī te enerģija, kas ir pa vidu, tādā violetā krāsā, apļa vidū, savienojas ar piramīdas augšējo daļu, ar asi un izpūst kā kosmiskā laukā. Un šī ir tā kā šī te dievišķā, sievišķā enerģētika, un šodien mēs esam nākuši šeit, lai šo te enerģiju godinātu. Un lai arī daļiņa no šīs enerģijas pasmeltos sev. Un kad katra no jums būs gatava, tad pienāks arī laiks, ka jūs pilnībā varēsiet ieintegrēt šo enerģiju pilnībā sevī. Gan dievišķo sievišķo, gan dievišķo vīrišķo, apvienot tās abas vienā veselumā un apvienoties vienā veselumā radītāju un radītāju šīm te daļām. Šajā sakrālajā vietā, šajā te multidimensionālajā templī, tu esi drošībā, tu esi mīlēta, tu esi īpaša. Šī ir kā tāda atbalsta vieta, kurā ikreiz, kad tu jūtīsi, ka tev šis atbalsts nepieciešams, var atgriezties un arī to lūgt. Jo mēs esam nākuši šeit, lai zemes plānā ienestu pārmaiņas, un tāpēc mums ir svarīgi vienai otru atbalstīt. Galvenais arī ticēt pašām sev. Bet reizēm, kad tā ticība pazūd, vai rodas tādas kā šaubas, vai gribas, lai kāds pažēlo, tad tu droši te var atgriezties. Un mēs tevi atbalstīsim, samīļosim, iedrošināsim, motivēsim. Mēs visas esam tik dažādas, tāpat laikā vienādas. Mēs visas nākam no viena, no šī te gaismas aspekta, no šīs te dievišķās daļas. Un, ja tagad būtu pilnībā jāsaplūst ar radītāju, tad vienkārši mēs visas saplūst šajā gaismā. Pārvērstos par vienu veselumu. Un tieši tāpat kā zemes plānā, kad ir tik daudz Dieva mātes, Dieva tēva daļas, vienkārši katra to piedzīvo citādāk, bet visas mēs esam vienotas un visas nākam no viena.
Un te mēs esam, lai atcerētos, no kā mēs nākam, un kas patiesībā mēs esam. Un šobrīd tu vari atlaist tā kā rokas no šīm meitenēm, ar kurām bija savienojusies no Marijas Magdalēnas. Un viņas turpina palikt aplī ap šo te violeto liesmojošo gaismu, bet tu tā kā panāc ārpusē no šī apļa un dodies pie šīm te trepēm, kur trepju galā sēž tādā kā tronī Izīda. Un šobrīd ievieta Izīda pieceļas kājās. Virs viņas galvas ir tāds milzīgs tā kā saules, to varētu nosaukt par tādu kā šķīvi, mirdzošs tāda rota virs galvas. Un tu pieeji klāt pie dievietes Izīdas, uzkāp pa šīm trepēm. Un dieviete Izīda pilnībā iemiešo sevi dievišķo sievišķo aspektu. Un šobrīd pieeji pie Izīdas, tā kā paklanies, paskaties uz viņu virsū. Viņa šobrīd pieiet tev klāt, paņem tavas rokas. Ir ļoti priecīgi tevi šeit redzēt. Atkal tikties. Un šobrīd Izīdas labajā rokā, kā viņa pagriež plaukstu vērst uz augšu, parādās tāda tā kā gaismas maza bumbiņa, pavisam maziņa gaismas bumbiņa. Un šobrīd Izīda šo gaismas bumbiņu uzliek uz tavas kreisās krūts. Un piešķir tādu tā kā dievišķo, sievišķo arī iniciāciju, tā kā mazu daļiņu ieliek tevī. Lai turpmākajās gaitās fiziskajā zemes plānā tev palīdz vēl vairāk arī atvērties šai enerģijai. Vienkārši sajūti, kā šī enerģija pārņem visu tavu ķermeni, tavu gaismas ķermeni. Un pēc tam tiks arī pārnest uz tavu fizisko cilvēka ķermeni. Un var veikt dziļu ieelpu un dziļu izelpu. Pasakies dievietei Izīdai. Atgriezies atpakaļ uz sāpli, kur stāvēja Marija Magdalēna. Un dieviete Hatora šobrīd arī savienojas ar katru klātesošo un nostājas mugurpusē un uzliek savu roku uz sirds centra no mugurpuses. Un paplašina tavu sirds centru, sirds čakru.
Ja tev šobrīd gribas kustēties vai kratīties, droši ļaujies šai te enerģijai. Ja tu jūti, ka ir kāds bloks, kurš pilnīgi tā kā grib pavērties, atvērties un izgaist, tad arī var tādu kā dziļu ieelpu un ar dziļu izelpu tā kā no sirds centra tā izlaist to bloku ārā. Šobrīd enerģija tiek nolaista uz tavu sakrālo centru. Varbūt ir tāda kā spiedoša sajūta muguras daļā, muguras lejas daļā. Un tieši tāpat, ja tu jūti, ka ir kāds bloks, dziļi ieelpo un uz izelpu vienkārši atlaidi. Nu, kā es teicu, ja ir sajūta, ka gribas kustēties, varbūt astotnieciņā, varbūt tā kā tādā čūskiņā, tad droši ļaujies, lai šīs enerģija tā kā spēj vieglāk ieplūst tavā fiziskajā ķermenī un izplasties. Un laukā ir arī dieviete Sehmete. Un es lūdzu dievieti Sehmeti, lai katrai klātesošai piešķir daļiņu, tādu kā vēl lielāku pašpārliecinātību, ticību sevī. Sehmeta enerģija ir ļoti ugunīga un tāda, kas atšauj vaļā visu. Reizēm arī, kad varbūt trūks drosmes kaut ko iesākt, kaut ko darīt, vai ir kaut kāda nepašpārliecinātības momenti vai šaubas, tad var arī piesaukt Sehmetu un lūgt viņas atbalstu, jo viņa ir tāda ļoti ugunīga dieviete, kas var arī iedot pendeles. Un tā kā iedot to pendeli, lai tu tā kā nebaidies un ej uz priekšu un tici saviem spēkiem un tici sev un esi pašpārliecināta. Un arī Marija Magdalēna savā iemiesojumā uz zemes bija apmācījusies Izīdas tempļos un nesa Izīdas zināšanas. Un spēja piešķirt arī citiem Izīdas iniciācijas. Un šobrīd Marija Magdalēna paņem tev atkal aiz rokas. Un tu stāv šajā te aplī kopā ar visām. Un var uzlikt rokas uz savas sirds centrā bez divas. Un ar lielu pateicību
Dievam Tēvam, Dievai Mātei, radītājam absolūtam, visiem dieviem, dievietēm, kas ikdienā mums palīdz, pat ja mēs varbūt liekas, ka nespējam ar viņiem sarunāties vai varbūt, kā es teicu, čanelēt, savienoties. Jebkurai dvēselē, kas ir inkarnējusies uz zemes, ir dvēseli līgumi ar noteiktiem augšām celtiem skolotājiem, un no dzīves uz dzīvi tie var atkārtoties, bet var arī nākt jauni, un, kā es teicu, pat ja to nav spēja tur patiešo savienoties vai redzēt vai iegūt informāciju, tāpat šie skolotāji, pateicoties dvēseli kontraktiem, ir ar tevi savienojumā, un varbūt pienāks laiks, kad tev kāds noteikts skolotājs sāk vairāk rezonēt un interesēt, un tu sāc lasīt par viņu informāciju, vai varbūt tev kādas no ceļojumiem figūriņas, teiksim, tu iegādājies un paliek kā suvenīrs, un tas nav tāpat vien, vai arī, teiksim, ir sievietes, kas tagad ļoti populāri zemes plānā, teiksim, tur uz miesas veids tetovējumus, teiksim, varbūt arī uztetovē kādu dievieti vai kaut kādas sakrālās zīmes, kas īstenībā ir saistītas ar kādu no dieviem, dievietēm vai varbūt kādām civilizācijām. Nekas nav tāpat vien. Un milzīgā pateicībā dievietei Izīdei, autorai Sehmet un visām tām dievietēm, kuras bija klātesošas, kuras varbūt piesauci arī tu. Pateicība augstākiem spēkiem, augstākajiem es, dvēseli pavadoņiem, kuratoriem, eņģeļiem, horizontālā, vertikālā plānā. Pateicība katrai klātesošai, mīļajai dvēselē, kas bijāt, kas pierezonējāt. Un arī Magdalēna paņem tev aiz rokas un šobrīd ved ārā no šī piramīdas. Un jūs esat piegājuši jau pie šīs te izejas, izkāpjat ārā no šīs piramīdas un atkal var iekāpt šajā te bļodā, kas bija ar tādu kā medus substanci, noskalot savas kājas un izkāpt ārā un doties uz priekšu līdz tai vietai, kur bija šie te pakāpieni. Un kopā ar Mariju Magdalēnu doties šiem pakāpieniem uz leju, aizvien zemāk un zemāk, un zemāk un zemāk un zemāk un zemāk. Un jūs esat nokāpuši no pēdējā pakāpiena un atkal esat tajā plānā, kurā tu satiki Mariju Magdalēnu. Un Marija Magdalēna paņem tevi apķer un samīļo un sajūti šo te sievišķības enerģiju, vieglumu. Un lai daļiņa nododas arī tev, lai pēc šīs meditācijas tu turpini arī tā justies. Un, kad nepieciešams, var šo praksi atkārtot un izsaka savu pateicību mīļajai Marijai Magdalēnai. Kas kopā ar Iešo zemes plānā, inkarnācijā uz zemes, nesa un atstāja Kristus kodus. Un tagad iespējams tavs uzdevums ir šos te Kristus kodus arī aktivizēt. Tā kā milzīgā pateicībā Marijai Magdalēnai, pateicībā sev pašai. Un šobrīd atkal par tādu kā gaismas staru no tās vietas, tu notiec nolaist aizvien zemāk un 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 zemāk. Atpakaļ uz savu fizisko ķermeni.
Un, ja varbūt ir vēl grūti saslēgties un ir tāda tā kā līdošana pa gaisu, tad šobrīd no savām pēdām tādus divus enerģētiskus vadus ielaid zemē, dziļi zemē, lai šis enerģētiskais šie vadi ieplūst dziļi zemē, līdz pat zemes kristāla kodolam un savienojas ar to. Un šobrīd savienojamies arī ar māti Gaju, mūsu vistuvāko, vismīļāko zemes māti. Sūtam savu mīlestību arī viņai. No šī zemes kristāliskā kodola šobrīd enerģija uz augšu tiek pacelta. Varbūt viņu redzi kādā no varavīksnes krāsām, kāda no tev atnāk un cel uz augšu šo enerģiju. Uz savām pēdām. Sajūt, kā piepildās tavas pēdas. Varbūt ir tāda kā kņudoņa. Un vēlreiz cel no zemes kodola enerģiju uz augšu savām pēdām. No pēdām uz ceļiem. No ceļiem uz pirmo centru. No pirmā centra uz sakrālo. Var uzlikt abas rokas uz sakrālā centra, kas ir 2-3 pirkstu attālumā no nabas. Veic dziļu ieelpu, izelpu. Vari pasist abas pēdas tā kā pret zemi. Ja nepieciešams, var arī saberzēt plaukstu pret plaukstu, tā lai viņas paliek karstas. Nedaudz paklapēt pa savu sakrālo centru. Ar abām rokām vai vienu. Paklapēt pa savu sirds centru pa vidu. Un paklapēt pa savu avotiņu galvu, pakauša daļu. Vēl viena dziļa ieelpa. Dziļa izelpa. Un ieteikt šo vakaru pavadīt mierīgi un rīt arī skatīties pēc sajūtām, ja gribas vienkārši pabūt ar sevi, tad ļauties tam un iespēja, protams, pastaigāt kaut kur, ja labs laiks ārā un vairāk sazemēties. Un arī es, Elīna, būšu pateicīga par atgriezenisko saiti, ko redzēju, ko sajūtu, ko piedzīvoju. Var man rakstīt droši privāti vai arī Telegramā grupā, un es izsaku sirsnīgi pateicību, ka sajūtu rezonanci un šodien bija vienotā laukā. Sirsnīgi skauju tevi un lai jauk šis vakars un pateicībā.